Ainava daudzos gadījumos jau arī nosaka to īpašumu vērtību. Otrs, pēc manām domām, ļoti svarīgs tāds moments, kāpēc, teiksim, ainava lauku saimniecībās ir ļoti vērtīga, jeb lauku teritorijās, tāpēc, ka tā ir tā vieta, kas daudzos gadījumos piesaista cilvēks. Nu, piemēram, ja jums ir lauksaimniecība, un ja jūs gribiet, lai jūsu bērni un mazbērni brauktu pie jums ciemos, ja, un vest savu nākošo līgavu vai vest savu nākošo, teiksim, znotu, tad viens no tādiem ļoti svarīgākiem faktoriem ir šī ainava, uz kurien viņi brauc. Tālāk, ainava ir ļoti nozīmīga arī priekš bioloģiskās daudzveidības, par ko tagad ir satraukušies, ka bioloģiskā daudzveidība samazinās. Un ja mēs runājam tad par šo te ainavas, ja par bioloģisko daudzveidību un ainavu, tad mēs varam skatīties divos aspektos. No vienas puses, pat ainava var būt no bioloģiskās daudzveidības viedokļa ļoti atšķirīga. Tur var būt koku puduri, krūmu puduri, akmens krāvumi, bet tādā pašā ainavs arī ir viens no bioloģiskās daudzveidības līmeņiem, jo ainavs savā starpā ir atkal atšķirīgas. Un pēdējais, ainava ir ļoti nozīmīga tieši no kultūra vēsturiskās vērtības ziņām. Un tad tas jautājums, es te runāju par ainavu, bet kas tad tā ainava tāda ir? Nu, un ja mēs runājam ar cilvēkiem, tad parasti ir uzreiz saka, tas ir skaists skats. Tas ir skats, kas pavērās pa logu, ja? Bet izrādās, kā cilvēku uztver ainavu. Ainavu uztver ļoti dažādi. No vienas puses tas ir uztver tīri vizuāli. Tātad, no otras puses, piemēram, ja viņam ir kaut kāda bioloģiskā, ekoloģiskā izglītība, viņš iet ainavā un viņš uzreiz skatās aizsargājams augs, skatās, teiksim, aizsargājams biotops, viņš pievērš pavisam citu uzmanību šai te ainavai. Man bija tāds gadījums fakultātēs vienam profesoram, prasīja saistībā ar, ka tad, kad bija tā diskusija par Rīgā par Svetbanku ēku, un vai tā Svetbanka ēka iederās šajā te Rīgas panorāmā, Rīgas ainavā, es viņam uzdevu tādu jautājumu, nu kā viņš vērtē? Viņš pēc izglītības ir ķīmiķis. Viņš nemaz to ēku neesot pamanījis. Tas, ko cilvēks tajā ainavā saskat un ko tajā ainavā pamana, tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. No cilvēka izglītības, no cilvēka dzīves vietas, no, teiksim, pieredzes un tā tālāk. Ja mēs un tad mēs prasām, kur tad tā ainava ir? Nu, patiesībā ainava jau ir viss. Ainava ir šāds te veidots parks, Kuldīgā, piemēram. Ainava ir šāda te aizaugoša lauksaimniecības zeme, tā arī ir ainava. Ainava ir arī šeit, šī te ainavi, kur ir gan latvāņi, gan pamests kūts un tā tālāk. Tātad ainava ir jebkura teritorija ir noteikta ainava ar noteiktām raksturiezīmēm, ar noteiktu veidolu, ar noteiktu ekoloģisko vērtību, ar noteiktu kultūru vēsturisko vērtību. Un tad tas jautājums, parasti saka tā, ka nepieciešams ir saglabāt tradicionālo lauka ainavu. Ja mēs sakam, runājam, tradicionāli, kas ir tradicionāla lauka ainava? Viens teiks to, cits teiks tā, bet ja tagad mēs uztaisījām tādu aptauju starp lauku cilvēkiem, kas tad ir tie ainavas elementi Latvijas tradicionālā ainavā? Un ko tad atbildēja? Lauks, ēta un māja. Šeit ir jauna saimniecība. Šī ir tātad 30. gados celt māja. Šī ir tātad māja, kas ir celta jau mūsdienās. Tad ļoti daudz pieminējuši ir pirtiņi, ka tradicionāli, bet ja mēs skatāmies lauka ainavu, patiesībā tās pirtiņas nemaz Latvijā tik daudz nav. Aizbrauksiet uz Somiju,
Tur būs pie katras mājas pirtiņa. Tātad, bet cilvēki uzskata, ka tradicionāla lauka ainavas sastāvdaļa ir pirtiņa. Augļu dārs, tas arī tagad ir, teiksim, lielākai daļai tomēr ir. Tad uzsver līkumots lauku ceļš, tātad ceļš, kas ir mūsu slavenie pelēkie lielceļi, par ko tagad cilvēki bēdājās, ka ceļš ir slikts, nevar aizbraukt, bet daudz uzskata, ka šie te pelēkie lauku ceļi ir tradicionāli lauka ainava. Tālāk ir dīķis, jeb ezeru mala, upes mala, kas ir tātad tie pamati, kas it kā no cilvēku viedokļa, kas veido šo te tradicionālo lauka ainavu. Un tad ir tas nākošais, kas tad veido to, teiksim, to ainavu, ja tagad mēs gribam gleznot Latvijas ainavu. Man bija tāds gadījums. Es uzdevu studentiem, kaut kādiem 60 studentiem, kur bija ļoti dažādi speciālisti, bija ainavu arhitekts beiguši ģeogrāfus, bija vides zinātni beiguši, bija žurnālisti tur. Un es uzdevu to jautājumu, kas tad ir tas idealizētā lauka ainavas elementa? Un tad man patiesībā nosauca 4, kā tādas pamatlietas, kas ir it kā idealizēti lauka ainavas elementi, un šajā gadījumā tie idealizētie lauka ainavas elementi, ko es šeit uzrakstīju, vienīgais no šiem te bija, vienīgais, kas no šeit uzrakstītiem bija viens no variantiem, bija ka obligāti sienu gubas, jeb sienu zārda Latvijas lauka ainavā. Tad es uzdevu to jautājumu sekojošu. Bet kā tad ir, sienu gubas, tās jau ir tikpat kā nav redzams. Tu brauc pa laukiem un tu patiesībā tās sienu gubas neredzi. Un tad es uzdevu jautājumus, vai tad šie te sienu ruloni nav, teiksim, idealizēts lauka ainavu sastāvs? Izrādās, ka nav. Ne? Tātad mūsu cilvēki nepieņem, kaut gan mēs jau ar šiem te ruloniem jau dzīvojam, nosacīt 20 gadus. Un tad kopti tīrumi, nevis, teiksim, šajā gadījumā aizaugošas lauksainiecības zemes, bet kopti tīrumi. Tālāk ir ozolu un liepa alejs, ko nosauc. Stārķi kā ainavas sastāvs, muižu centri, parki un dzirnavu dīķi. Tātad tos uzskata, kas varētu būt tāda raksturīga lauka ainavas elementi. Man bija tāds ļoti interesants stāsts, ko es uzskatu, es jau universitātē strādāju ganīs laikam 40 gadus, ne 40, pie 40 tū. Un es varu izstāstīt savu pedagoģisko, ko es uzskatu, man lielāko pedagoģisko veiksmi manā mūžā. Es uzdevu to jautājumu tiem studentiem, viņiem jāiesniedz eseji ir par Latvijā tipiskajiem un unikālajiem ainavas elementiem. Jo arī šī te Eiropas ainavu konvencija nosaka, ka katrā valstī ir jāizsargā tipiskie un unikālie ainavas elementi. Ja es jums uzdot to jautājumu, ko jūs nosaukat, kas ir tipiski Latvijas ainavai? Atsevišķi koki, lauku vidū, pauguri, ziedošas pļavas. Pauguri, ziedošas pļavas. Sakiet, vai tipiska viensēts? Jūs domājat līdzīgi kā tie studenti. Kas vēl? Neasfaltēti lauku ceļi. Jā. Bet ja es tagad uzdot tādu jautājumu, kas ir tipiska Latvijas ainava? Zemgale, šie te, Vidzemes pauguraine vai Piejūra? Un šajā gadījumā tas pats interesantākais, ka
95% no studentiem nosauc Vidzemes Pauguraini. Kaut gan cilvēki dzīvoja pie jūrā, cilvēki dzīvoja, nāca no Zemgals, un ka tagad, ja pasaka, kas tad ir tā, teiksim, tā tipiskā idealizētā ainava, tad izrādās bija. Bet tad pats to, ko es iesāku to stāstu par to pedagoģisko veiksmi. Tagad jau slavena māksliniece, viņai darbs ir jānodod, un viņa saka, profesor, es jums nevaru neko nodot, es neesmu izdomājis. Es saku, vēl līdz sesijas beigām, tur ir kaut kādas 2 nedēļas, jums ir laika izdomāt. Viņa saka tā, bet viņai neviens tādu jautājumu nav uzdevusi. Māksliniece, viņa ir beigusi Mākslas akadēmiju un mācās maģistratūrā pie mums. Un tad viņa saka, viņai neviens tādu jautājumu nav uzdevusi, viņa nevar izdomāt. Un tajā laikā valsts prezidenta bija Vaira Vīķa Freiberga. Un tagad viņai saku tā, iedomājieties, Vaira Vīķa Freiberga gatavojas braukt ekskursijā, ne ekskursijā, bet valsts vizītē uz Keniju. Un tagad valsts prezidenta viņai pasūta gleznu, lai šajā te gleznā parādītu Latvijas ainavu, lai tam prezidentam rodās priekšstats, kāda tā Latvija izskatās. Atnāk sesijas beigas, meitene pazudusi, ka man cits nekas neatliek, eksāmeni viņa nav nokārtojusi, es ielieku, ka nav ieradusies. Viņa pazaudē stipendiju, pazaudē budžeta vietu dēļ šo te jautājumu, viņa nonāk maksas grupā, tāpēc es saku, ka tas jautājums ir bijis viņai tāds, ka viņa ir gatava maksāt par studijām. Un nākošā pavasarī viņa man zvan, viņa saka, profesor, es esmu izdomājis, bet es neesmu uzrakstījis, bet es esmu uzgleznojis. Un tagad tas jautājums jums. Kas bija tajā gleznā? Ko tad? Nē, man ir mājās pie sienas. Šī ir mana pedagoģiskā kļūda, man vajadzēja parādīt nākošā slaidā. Ļoti liels akvarels, viņi būtu ļoti grūti atrast, bet es varēju, paldies par ideju. Bet kas bija? Kā jūs domājat? Nē. Zemgales lauki. Nē. Nē. Bet viņa ir māksliniece. Un viņas gleznas tagad pārdod Eiropā par ļoti lielu naudu. Es vienkārši nesaukšu vārdā. Bet tur bija Rīgas jumti pavasarī. Jā, tātad šajā gadījumā tas atkal tikai parāda to ļoti skaists akvarels, kur ir uz jumtiem vēl ir sniegs vietām un tāds ļoti skaists akvarels. Bet tas tikai parāda to, kāpēc es jums to stāstīju, ka tām cilvēkiem tā uztver par to ainavu. Tomēr varbūt, ka daudzās lietās mēs domājam vienādi, bet šajā gadījumā būs atsevišķos gadījumos, ka cilvēks pilnīgi savādāk skatīsies uz ainavu. Tas pats ir, piemēram, es pagājušo gadu biju Aglonā, tur, kur ir uztaisīta koku baznīciņa un kādu? Jā. Man, piemēram, tā ainava nav pieņemama, bet citiem cilvēkiem tā ir pieņemama. Ja? Tāpēc tas cilvēks skats uz to ainavu ir ļoti atšķirīgs. Bet tad tas nākošais, kādi ir tie faktori, kas nosaka ainavas attīstību? Patiesībā tie faktori ir ļoti daudz, pamatā jau dabas apstākļi, reļiefs, upes, ezeri. Tad ir ģeogrāfiskais novietojums, saprotams, ka ja tā teritorija ir tuvāk pie lieliem ceļiem, tad tā ainava būs savādāk, tālāk marginālās teritorijās viņa būs savādāk. Ļoti būtiska ainavas attīstība nosaka ekonomiskie faktori. Mēs, piemēram, esam rēķinājuši šajā gadījumā, kas ir tas faktors, kas ir noteicis lauksainiecībā izmantojamo zemi izmantošanu, un līdz ar to arī to šajā gadījumā to ainavu, kā ainava attīstās. Patiesībā šeit parādās ļoti cieši saistībā ar lauka atbalsta maksājumiem.
tikko parādījās lauka atbalsta maksājumi, Eiropas Savienības maksājumi, saprotams, zemes izmantošana notiek daudz intensīvāk. Tālāk nākošais, kas ļoti būtiski ietekmē, tie ir arī dažādi politiskie lēmumi. Nu, piemēram, tā kā jūs esat ar laukiem saistīts, nu, piemēram, kaut vai tā, patiesībā tas ir politisks lēmums, ka zemniekiem šajā gadījumā nemaksāja tiešos maksājums par tām teritorijām, viņa vajadzēja griezt ārā, piemēram, ja tur bija, jūs paši atcerieties, bija krūmpudurs, ja bija kāda, teiksim, dabiska josla, kas nav apstrādāta, tātad, ko cilvēki darīja? Cilvēki vienkārši visus krūmus, atsevišķi koks cirt ārā, un līdz ar to izmainīja šo te ainavu. Un tas ir tāds, nu, teiksim, tas nav ne ekonomiski pamatots, nekas, tas ir tīri politiski pieņemts tāds lēmums, ka laukam ir jābūt noartam no ceļmalas līdz ceļmalai. Un tas principā uzreiz izmaina. Nu, tagad atkal ļoti klasisks piemērs ir, ja mēs paskatāmies, kur nu, tāda nevisai līdz galam neizdomāt, kādā veidā, kas notiks. Nu, piemēram, tagad pie jaunajiem tiešajiem maksājumiem pieņem tādu lēmumu, ka zemnieks saņem tiešos maksājumus tikai tajā gadījumā, ja viņš novāc sienu no lauka nost. Tātad, un ko daudz zemnieku vienkārši ir izrēķinājuši? Daudz zemnieku ir izrēķinājuši, ka viņiem vieglāk to lauki ir tās ganības uzart, un viņiem tas ir ekonomiski izdevīgāk, pēc tam viņš atstāja kā papū, un patiesībā viņš saņem atkal tos Eiropas Savienības maksājumus. Šajā gadījumā vienkārši tie, kas izstrādāja šo te priekšlikumu, viņi neizdomāja, kādā veidā cilvēks rīkosies. Un tāpēc tas cilvēku faktors, es viņu pat esmu ļoti būtiski uzsvērs, cilvēku faktors, cilvēku motivācija, tas ir ļoti teiksim, būtisks faktors, kas nosaka ainavu attīstību. Un daudzos gadījumos lēmumu pieņēmējiem īsti pat nav skaidrs, kāda būs tā cilvēka atbildes reakcija uz vienu lēmumu vai uz otru. Un visi šīs rīcības noteikti ietekmē ainavu. Es jums negribu stāstīt par lauksēts dizainu un tā tālāk, jo tas laiks par to mums runājot ir relatīvi maz. Bet redziet, ir tāda, es domāju, kur var daudzas ļoti labas idejas smelties. Lauku ceļotājs ir tātad izdevis rokas grāmatu Latviska arhitektūra, interjers un ainava 2014. gadā. Un redziet, šī tā rokasgrāmata ir pieejama arī datorā, tātad internetā pieejama. Un tur ir ļoti labas idejas, kas ir ielikts, kā tātad pētot šo te vēsturisko ainavas attīstību, kāda tad vajadzētu būt tai mūsdienu ainavai. Un tad ir Linda Baloda pētījusi ilgspējīgu lauku sēts ainavu. Un tā viņas ideja ir tāda, ka, lai tā lauku sēts ainava būtu tāda harmoniska, tad jāsastāv no divām tādām būtiskām daļām. Tātad maz pārveidot dabisku lauku ainavu no vienas puses, jābūt šiem te elementiem, un cilvēku pārveidot mākslīgi lauka ainavu. Tātad ainavā it kā vajadzētu būt gan šiem te dabas elementiem, gan varbūt arī šī te cilvēku veidotā ainavu. Nu, un tagad, ja mēs runājam par to ainavas attīstību, tad kam tad vajadzētu pievērst uzmanību? Nu, pirmkārt, tas ir saistīts ar kultūru, vēsturisko ainavu vērtības saglabāšanu. Un es tieši iesāku ar šīm te kultūru vēsturiskām vērtībām, jo man liekas, ka tās kultūra vēsturiskās vērtības, tās ir neatgriezeniskākās. Ja tās jūs iznīciniet,
tad tās atpakaļ atjaunot nevar. Teiksim, estētiski, uzlabot ainavu ir iespējams. Bioloģisko daudzveidību atjaunot ainavā laika gaitā lēni, bet ir iespējams. Bet ja kultūra vēsturiskās vērtības iznīcina, patiesībā atjaunot tikpat kā nav iespējams. Un tad ir šajā gadījumā tas jautājums, kas tad ir tās kultūra vēsturiskās ainavas vērtības. Nu, un te ir, es nosaucu, tātad pats par sevi, tās ir ēkas, kas ir saglabājušās, tās pašas vecās pirtiņas. Nu, cilvēki saka tā, man tā vecā pirtiņa ir jau sen apnikusi, man vajag jaunu, modernu. Bet šajā gadījumā tai vecai pirtiņā jau ir tā kultūra vēsturiskā vērtība. Tie ir ābeļdārzi vai veci koki. Tas arī, man liekas, šie tie veci ābeļdārzi, varbūt viņi vairs neražo. Āboli varbūt nav tik garšīgi, bet kaut kādu daļu no tā vecā ābeļdārza saglabājot, tas ir nozīmīgs gan estētiski, gan kultūra vēsturiski, gan arī bioloģiski nozīmīgs. Ārvalstīs, ja mēs aizbrauksim uz to pašu Zviedriju, aizbrauksim uz Skotiju, ja, tad ļoti liela vērība šiem te vecām sētām un žogiem, ka tas sēts un žogs atjauno tieši tādā pašā veidā, kā kādreiz ir bijuši. Akas, teiksim, nevis tur tagad mēs ieliekam akā to sūkni, vispār, bet pirms tam ir bijis tas stārķis pie tās akas. Ja? Tad šajā gadījumā varbūt tas kompromiss tāds, ka ir tas stārķis, bet ir tas sūknis tajā akā. Ja? Tālāk ir robežu zīmes. Ja? Robežu zīmes tās ir vecie šajā gadījumā kupicas. Tās var būt arī dažādas robežu joslas un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies daudzos gadījumos, piemēram, robežu zīmes, kas ir ļoti interesants, kas atkal no tās manas pieredzi, kad man vecāki dabūja atpakaļ savā īpašumā šīs te zemes. Un pēc tam tēvs aizgāja no šīs zemes, ja, un tad, kad sāk ierīkot tās robežas, ejot pa tām robežām, ik pa laikam bija mežābeli. Un tad tēvam vairs nebija kam uzprasīt, un es nevarēju saprast, kāpēc tai mežā aug mežābeles. Un pēc tam, kad dabūja to īpašumu plānu, tad beigās izrādījās, ka tur, kur kupic ir, tur ir savulaik iestādīta mežābele, tad tā robeža zīme. Un šajā gadījumā tā mežābele jau ir kā, teiksim, man neceļās vairs roka to mežābeli nozāģēt. Jā, to mežu izcert, bet tā mežābele tur paliek, ka tā ir tā vecā robeža zīme. Alejs, es atvainojos. Tālāk ir ar mājas nosaukumiem saistītas vietas. Piemēram, mājai nosaukums ir dots, piemēram, akmentiņi. Jo tie akmentiņi ir radušies sakarā ar to, ka ir bijusi kādreiz, ierīkots pagrabs senos laikos, un tā zeme ir bijusi ļoti, ļoti akmeņaina. Ja? Tagad tas jautājums, kā to parādīt ainavā? Šajā gadījumā tāds akmentiņas nevar parādīt, bet, piemēram, birstalas var būt, tātad pie birs ir bijuši mājas, kas nosauks par birstalām. Ja? Labi, viss birs nesaglabā, bet kaut kāds elements no tās birs var saglabāt. Tālāk nākošais ir dabas daudzveidības saglabāšana. Es domāju, ka Latvijā visapdraudētākās no šajā ziņā ir tieši mazie ainavas elementu veidošana. Tātad tie ir gan koku puduru, atsevišķi koku, mazu purviņu, robežoslu, kritalu,
un tā tālāk saglabāšana, kas patiesībā veido šo te ainavu daudzveidību. Nu, tālāk jau mēs runājam par dabisko pļavu saglabāšanu, kas ir ļoti, ļoti grūts un sarežģīts uzdevums, jo tālāk ir par aleju saglabāšanu. Bet tad ir tas nākošais jautājums par to pļaušanu, jo tas arī ir viens no tādiem instrumentiem, lai saglabātu šo te ainavu. Bet tagad, jūs atcerieties, bija vien brīdi, kā varēja saņemt tos atbalsta maksājumus tajā gadījumā, ja tā pļaušana bija ļoti, ļoti vēl. Tātad, ja nemaldos, kaut kur pēc 15. jūlija. Tagad jau tas nosacījums ir, ka tagad var sākt jau ātrāk pļaut. Un tad ir tas jautājums, kad tad ir pareizi pļaut? Nu, principā es pat domāju, ka katrai pļavai, katrai ganībai tas ir pareizais datums ir atkarīgs no tās pļavas, no tām ganībām. Un šajā gadījumā, ja mēs mēģinām tādā veidā pateikt pļaut ātrāk vai pļaut vēlāk, ir ļoti grūti pateikt. Nu, piemēram, Latvijā ir viena no lielākām Eiropā griežu populācijā. Bet, ja mēs paskatāmies, kad tad griezes izved savus mazuļus, teiksim, lai saglabātu tajā ainavā tās griezes, jo grieze ir ainavas sastāvdaļa. Jo mēs runājam par skaņas ainavu, šajā gadījumā grieze lauku ainavā ir ainavas sastāvdaļa. Tad šajā gadījumā pļaut, tur, kur tās griezes, vajadzētu pēc tam, kad ir tie mazuļi izvest. Bet tā starpība atkarībā no sezonas, tātad, ja ir, tā kā es ceram, šogad būs ļoti agrs pavasars, griezēm būs ļoti agri mazuļi, un patiesībā pēc jāņem jau varētu pļaut. Bet pagājušo gadu, tad, kad bija ļoti vēls pavasars, patiesībā jūlijā vēl nevarētu gan izpļaut. Jūlijā beigās vairs nevar nopļaut, jo lietas sākās. Atkal problēmas. Tas pats ir, piemēram, par tām pašām mitrām pļavām. Par mitrām pļavām tur ir pilnīgs cita problēma. Ja mēs tagad ļoti vēlu pļaujam, tā agrā, nosacīt agrā no ap Jāņiem, kā parasti sienlaiks ir. Ja mēs nopļaujam, tad šajā gadījumā tajās mitrās pļavās neveidojās ciņi. Ja mēs pļaujam šajā gadījumā jūlija beigās tās mitrās pļavas, tad sāk veidoties ciņi, un to ciņu veidošanās attīstība ir ka nonāk tik tālu, ka vairs jau nevar ar tehniku nopļaut. Un tad galā rezultātā ir, ka šī te dabiski bioloģiskā pļava, viņa pakāpeniski pārvēršas par nenopļaut pļavu, aizauga krūmiem un tā tālāk. Patiesībā tas, kad pļaut, ja man tādu jautājumu uzdot, tad tas princips ir katrā pļavā, atkarībā no tā, kas nosaka to bioloģisko daudzveidību, atkarībā no mitruma apstākļiem. Katrā vietā tomēr būs savs laiks. Un tālāk ir ainavu estētiskās kvalitātes nodrošināšana. Te man vajadzētu runāt par kompozīciju un par tādām lietām, bet es saku, par tādām lietām es šajā īsajā laikā negribu stāstīt, bet šeit ir divi momenti, kas man liekas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad sētā dominē dabiskas līnijas, nav ģeometrisks figūras, tātad, ja tas ir dīķis, tad viņš iekļaujas tajā dabiskā ainavā. Sētā dominē dabiskie akcenti. Vai tas ir atsevišķs koks, vai tas ir koku grupa. Pārēj no vienas ainavas uz otru notiek dabiski, nav kā ar nazi nogriezt. Ja? Nevajag lauku sētā ienest pilsētu. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā to nodrošināt? Šajā gadījumā tas instruments varētu būt dažādi ainavu plāni. Tas ir sētas plāns, tie var būt tikt izstrādāts. Var tikt izstrādāts lauksaimniecības zemju apmežošanas plāns,
Varbūt izstrādāts augu seku plāns, kur ir iestrādāta ainavu aizsardzības, teiksim, ainavu kvalitātes uzlabošanas. Varbūt izcirtuma plāns. Jūs teiksiet, bet kāpēc tā? Kāpēc tāda plāna ir un tur būs nauda jāmaksā un tā tālāk? Bet redziet, ja mēs no vienas puses darām tā, ka mēs darbojamies diezgan haotiski, mēs iestādām vienu koku, citur iestādām koku grupu, un ja mēs to ainavu neredzam kopumā, principā mēs daudz ko pazaudējam. Un šeit ir, man liekas, ka tādi ainavu plāni, kur es esmu pat daudzās valstīs bijis, šeit ir, piemēram, izcirtuma un lauksaimniecības zeme apmežošanas plāns Skotijā. Katrā vietā ir parādīts, kādas koku sugas stādīt, tad ir kā stādīt pierakstīts, un šajā gadījumā, un tad mani pazīstam cilvēki, kas brauc uz Skotiju strādāt. Viņi tagad strādā Skotijā, viņa apmežo izcirtums un bijušās lauksaimniecības zemes. Apmežojot izcirtums, viņš saņem, tie mūsu cilvēki, kas tur strādā, viņi saņem plānu, un plānā ir ierakstīts, šeit stādīsiet bērzus, šeit stādīsiet egles, šeit stādīsiet priedes, šeit stādīsiet tādu un tādu koku sugu. Un tad, kad viņi nodod to izcirtumu, nāk cilvēki pārbaudīt, vai ir šis te plāns ievērots. Un tad es savam kolēģim, Simonam Bellam, prasīju, kāpēc Skotijā šādi te rīkojās. Un viņa tā atbilde bija sekojošā, ka Skotijai viena no nozīmīgākiem līdzekļiem ir, tātad peļņas nesošiem līdzekļiem ir turisms, jo ļoti daudz turisti brauc skatīties Skotijas lauka ainavu. Un, ja viņi šādā veidā neveidos tā ainavu, tie turisti nebrauks uz turieni. Un šeit es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast, domāt par to, kas tad ir Latvija kā turisma zeme. Kas ir Latvija kā turisma zeme? Rīga, Jūrmala, Sigulda, Rundāle, labi, Kuldīga, varbūt Cēsis. Un viss? Nav. Ko nozīmē turisma attīstība kā tāda? Ja mēs gribam cilvēku dabūt šeit Latvijā, patiesībā tā jau ir tā. Tas piedāvātājs, teiksim, ko mēs tiem cilvēkiem, kas atbrauc, ko mēs varam cilvēkiem piedāvāt. Un te ir tas variants, ko es atkal gribu stāstīt, pat divus piemērus. Turisms un ainava. Ja jūs esat bijuši Austrijā jeb Šveicē, esat bijuši? Tagad, ja es jums uzdot, kas ir raksturīgs Austrijas un Šveices kalna ainavai? Lopi ir, jā, tie mums arī kaut kur ir. Kas tad? Bet ar ko tā kā saimniecības raksturojās? Zaļa pļava. Kas vēl? Lopi un? Šķūnīši ir raksturīgs. Un man bija iespēja, Austrija man ļoti patīk kā zeme, un vienreiz mēs aizbraucām un nonācām pie viena zemnieka. Un es pieeju un es viņam saku tam zemniekam. Kas par lietu ir, kāpēc, es nesaprotu, kā geogrāfs pēc izglītības, kāpēc viņiem Alpu pļavas ir visu laiku zaļas? Es saku, mums ir rudenī jau pelēkas, tagad pavasarī braucot šeit uz Ozolniekiem, pļavas ganības ir pelēks, kāpēc viņiem zaļas? Viņš saka tā, ka viņiem maksā zemniekiem no turisma nodokļa naudu par to, lai viņi tās pļavas nopļauj vismaz 3 reizes, lai viņiem tās pļavas būtu zaļas, jo tas ir ainavas elements priekš turistiem.
Tālāk pieeja pie tā šķūnīša. Šķūnītis ļoti skaisti nokrāsots. Bet tu piespiedies pie tā šķūnīša, tam kokam palicis ir tikai tā apmala. Tad viņš ir satrupējis. Bet nokrāsots, un es saku, vai tad viņam būtu labāk nojaucis būtu, ja sienas tur nestāv, sienas stāv blakus lielā šķūnī. Un tad es saku, bet kāpēc jums tas vajadzīgs? Es braucu, es skatos, visur šķūnīši tukši nav, netiek izmantot. Izrādās, ka viņiem atkal no turisma nodokļu maksā zemniekiem naudu par šī te šķūnīša saglabāšanu, nokrāsošanu un tā tālāk. Tālāk, tas otrs stāsts ir par Somiju. Otrs stāsts ir par Somiju. Tad arī mēs brauc ar mašīnu pa Somiju, skatos sienu zārdu, sienu gubas sakrauts. Somijā sienu gubas sakrauts ir tā, ka viņi paņēmuši bērns nocirtuši, galotni nocirtuši, galotni iesprauduši tur starp akmeņiem un uzkrājuši virsū sienu. Bet tur tālāk pie šķūni ir ruloni. Tagad es atkal šajā gadījumā uzdevu to jautājumu tam somu zemniekam. Es saku, es esmu nesaprašanā, viņam ir ruloni, viss, kas tad ir uznācis, kāpēc šajā gadījumā jūs kraujiet to sienu šādos te zārdos. Viņš saka tā, ka šeit iet turisma maršruts no turienes uz turieni, un pašvaldība viņiem maksā par to, lai viņi šī te ceļa malā sakraut šos te, teiksim, mēs runājam par to pastorālo ainavu, ja, tātad to vēsturisko ainavu, un Somā maksā tagad par to, lai viņš to sienu kraut. Tas ir, ka mēs to, pēc manām domām, to turismu iedomājāmies ļoti, ļoti vienkārši. Tālāk ir arī par to meža plānošanu. Es ar kolēģi Saimonu Belu, mēs sarakstījām tādu grāmatu, rokasgrāmatu meža ainavu plānošanai un dizainam, uz Skotijas piemēru un arī uz Latvijas piemēru pamatu. Un tad ir tas jautājums par to, šeit ir tāds piemērs, ainavu dizains, veidojot izcirtumu. Jo jūs teiksiet, kas tad tur ainavu dizains izcirtumam? Principā jau te bija tāda, ka no sākuma tas izcirtums bija paredzēts šādā te veidā. Tātad te ir tā izcirtuma iepriekšējā robeža. Un beigās mēs iztaisījām to izcirtumu robežu. Tātad pirmais ir, lai tās robežas būtu dabiskas. Tālāk nākošais uztaisīja, ka tos ekoloģiskos kokus, kas ir katrā izcirtumā jāatstāja, mēs tos ekoloģiskos kokus neatstājam kā atsevišķi maikstis izcirtumā, ko mēs esam redzējuši, bet mēs atstājam noteiktās grupās. Tad divas šādas te grupas. Un ko tad mēs ieguvam? Mēs šajā gadījumā ieguvam to, ka braucot pa šo te pie strenčiem, tas ir uz tādu valku, mēs ieguvam to, ka patiesībā ļoti liels izcirtums, bet viņi no ceļa nevarēja saprast, ka viņš ir liels. Tas dizains šajā gadījumā bija tāds, ka, izveidots, ka izskatījās, ka tas izcirtums ir ļoti mazs un ka patiesībā tur nekas gan nav izcirsts. Un šīs bija kompromiss, tas variants, kad, arī tās dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas teica, nekādas problēmas nav, jo tā paliek Latvijas valsts meži var šo te, tātad šajā gadījumā var cirst. Tālāk ir nedaudz par šiem te principiem. Man liekas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi un kas Latvijā tomēr ir diezgan problemātiski, jo patiesībā lauksētā vajadzētu būt, ja ar turismu nodarbojās, tad vajadzētu būt 4 atsevišķām telpām. Tātad ir dabas telpa, darba telpa, dzīves telpa. Un ir arī tā turisma jeb atpūtas telpa. Ja gadījumā ar turismu nenodarbojās, tad šajā gadījumā
varbūt atpūtas, jeb turismu telpa nevajadzētu būt. Bet, ja mēs braucam un skatāmies, šī ir māja, braucot uz Cēsīm, ko mēs redzam? Tātad no ceļa braucot, šeit ir Valmieras šoseja, mēs redzam, ka šeit šajā te ainavā ir kopā salikts, nav tās telpas nodalīts, ir gan māja, gan te tehnika stāv, te kūts, un es pat domāju, ka tas ir viens no tādiem Latvijas ainavas bēdas stāstiem, kad šajās te lauku sētās nedomā, kur nolikt to tehniku un kur nolikt kūti. Ja? Vēsturiski jau, ja mēs skatāmies 30. gados, nekad tas, tas nesmukums netika likts priekšā, bet mums it kā ir tā ideja, ka tas ir racionālāk, mēs noliekam pašā priekšā. Ja? Bet tomēr par to vajadzētu domāt, lai šīs te telpas, ja mēs braucam pa autoceļiem, par to ir jādomā, cevišķi ja runājam par turismu. Ja? Kāds priekšstats arī rodās par mums, kādā veidā mēs saimniekojam. Un tālāk pašās beigās pa pāris problēmām, kas man liekas ir ļoti svarīgas priekš ainavas saglabāšanas. Pirmā problēma, tas ir atvērtu skatu saglabāšana. Un šeit ir daudzos gadījumos tā problēma ir saistīta no vienas puses, ka dabiski, ja mēs pļavas ganības neapsaimniekojam, tās aizaugs ar kokiem, krūmiem, un šie te skati zudīs. Bet nākošais ir tas, ka cilvēki bieži vien kokus iestāda, nedomājot par to, ka tie koki izaugs. Un tad, kad tie koki ir izauguši, tad tas skats tiek nosekts un viss. Mēs esam daudz zaudējuši, koki atcērt nost, nocirst neļauj mums kaut kas un tā tālāk. Tātad jādomā ilgtermiņā. Un otrs ir ļoti svarīgi, man liekas, ir šo te atvērto skatu, jeb skatu kā tādu, jo tas ir Latvijas ainavas viena no būtiskākām vērtībām, šie te skati. Jo cilvēks uz ainavu vienmēr grib skatīties kaut kur tālumā, lai viņš redz, lai viņam kaut kādas perspektīvas pavērās. Un te ir, man liekas, ir ļoti svarīgi, kā kaimiņš ar kaimiņu sadarbojās. Jo mēs uztaisījām tādu piemēru, atkal piemērs no dzīves. Izstrādājām Zaubas pagastam teritorijas plānojumu un uztaisījām tādu eksperimentu. Tas bija 2000. gadu sākumā, kad cilvēki varēja atnākt un pagast kartu, pagast mājā pie sienas un iezīmēt tās zemes, kuras var viņi domā apmežot. Atnāca 120 mājasaimniecības. Tas ir ļoti liels skaitlis, ja tur vispār kaut kur pār par 150 mājasaimniecībām ir. Tātad viss bija ieinteresēti. Kāda bija tā karta pēc tam? Tas bija 2000. gads, kaut kur vēl nebija Eiropas Savienībā iestājušies. Karte bija zaļa. Mozaika vairs nebija. Tagad mēs uztaisījām sanāksmi, kad cilvēki varēja iepazīties ar viņu zīmēto karti un izteikt savu viedokli. Kāds bija cilvēku viedoklis? Kurus svītroja? Kurus? Kaimiņu mežu svīt un sākās kašķi starp kaimiņiem, kāpēc tu apmežot to pļaviņu, es nevarēšu vairs redzēt Anniņas māju, nezinu, vai viņa ir dzīva vai nav dzīva. Un šeit ir tas moments, ja, kas man liekas, kas ir tādā lauka ainavas plānošanā, ir ļoti svarīgi saprast, nevis tikai skatīties no tās konkrētās lauksēdas, bet paskatīties, kas tad ir no tām pārējām salikt kopā, jo cilvēks un tai momentā, kad viņš ieraudzīja to kopāinu, to situāciju, viņš reiz saprat, jā, beigās, viņš jau dzīvos kā mežsargs 30. gados mežā patiesībā. Tālāk man liekas, kas ir atsevišķi ainava, bet šeit ir arī tāds ļoti klasisks piemērs. Šī ir Zviedra priede pie Vaidavas ezera,
Un kāda tad te bijusi problēma ir? Nu, tas ir ļoti skaists gan kultūra vēsturisks objekts, gan arī aizsargājams koks un tā tālāk. Saka, to Zviedru laikā iestādīt, bet tā ir tā skāvs pasaka, ja, bet nu vienalga, tā leģenda ir ļoti laba. Bet kas ir noticis, ir šajā gadījumā, redzēt, ir bērzi iestādīti, un tie bērzi tika iestādīti līdz ar to priedu. Un šajā gadījumā tas skaistais ainavas elements, kur daudz cilvēku brauc skatīties, patiesībā pazūd. Nu, tagad viņi bija nākošais solis, ka viņi tik tālu izcirt, nu, atstājot tādu bērns kulis, bet nu vienalga tā prieda savu to, teiksim, atklātās ainavas elementu vērtību viņi zaudē. Maziet, tātad, un šeit tātad tas nākošais ir šeit par tiem atsevišķiem ainavas elementiem, par šiem te kokiem un tā tālāk. Nu, tas arī, man liekas, ir pat padomu laikā bija tāds nosacījums, ka kokus, tātad, ja tu ar lauku, tad vismaz koku vainaga apmērā tu nevar ārt. Bet tagad, ko mēs redzam, ka principā noar līdz pat koku stumbram un patiesībā ar laiku mēs šos skaistos ainavas elementus, kas arī zaudēsim. Tālāk nākošais ir, šis skats ir ļoti vērtīgā ainava, ka brauc no Tukuma uz Kuldīgu pa jauno ceļu caur Vānu. Ir saucamās parkveida pļavas saglabājušās. Bet šeit es domāju, ka šo te parkveidu pļavu liktenis arī ir skaitīts. Nu, tas ir ļoti labi, ka šeit gana. Ka tas ir tātad neaizaug un tā tālāk, bet ja tagad šeit pie tiem kokiem liek sienu, krauj siena priekš gaļas lopu barošanas, tad jūs variet iedomāties, kāda slodze uzreiz ir uz šiem te kokiem. Patiesībā, nu, tas arī ir. Un šī ir tā reize, kur man liekas, nu, priekš tādas ainavas pārveidošanas, kas var ļoti būtiski, ja lops gan nav problēma, bet ļoti liels problēmas paverās saistībā ar gan to gaļas lopu barošanas vietām. Jūs ziniet, kā tur izskatās. Un man liekas, ka tas ir tā vieta, kur barot, ja, kur kraut, tad tas no tādas ainavas saglabāšanas, veidošanas viedokļa ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Nu, un tagad, kā mēs sagaidīsim Latvijas 100 gadu? Nu, mans tas plāns, ko es visu laiku aģitēju, ir 2 uzdevumi, kas ir nepieciešams veikt. Pirmais ir likvidēt, mēs vēl joprojām neesam padomu laiku grausas likvidējuši. Nu, tas ir pašvaldībām jāsaņemās un ir palikuši 2 gadi par to strādāt un par to domāt. Un nākošais ir tomēr ļoti labi būt, ja katrā Latvijas lauku sētā būtu karogs un kā centrālais objekts. Es nezinu, te šeit noteikti vajadzētu tiem deputātiem, kas iet uz vēlēšanām, tas būtu, tad es noteikti pa viņiem balsot par šīm te 2 lietām. Tātad no vienas puses karogu masts un no otras puses grausas likvidēšana. Labi, paldies. Tas arī tas, ko es jums gribēju šajās 45 minūtēs izstāstīt. Varbūt, ka ir jautājumi. Te jau kolēģi noteikti viņa disertācija raksta par ceļmalām, bet tā ir ļoti aktuāla problēma un šajā, bet tas jautājums ir ļoti sarežģīts, jo tur ir 2 būtiskas lietas. Ja, tātad no vienas puses ir tā ceļa josla, kur nu, teiksim, uzturēšana nodrošina Latvijas ceļi, jeb arī pašvaldības, bet tanī pašā laikā tomēr īpašniekiem jau tas netraucē šo te ceļu malu sakopt. Nu, arī veidot
Atklāt sakot, es pat daudzreiz pat īsti nezinu, kā pareizi būtu rīkoties. Nu, es esmu ļoti daudz tagad Latgalē arī strādājis, un salīdzinot to, kas ir šeit Vidzemē, jeb Kurzemē, jeb Zemgalē ar Latgali, ja, kas notiek uz Latgales ceļiem, patiesībā daudzreiz tu brauc kā pa tādu tunelu. Nu, tik traki kā Latgalē, man liekas, nav. Nu, nu jā, un tagad... Bet es domāju, ka ka šajā gadījumā vajadzētu būt pašvaldības saistošiem noteikumiem, kas nosaka, ka ir, nu, teiksim, tās ceļmalas ir jāsako. Jā. Bet tā, man liekas, ir ļoti no turisma aspekta, no ainavas aspekta, man liekas, vajag svarīgā problēma, jo mēs jau braucam ainavu baudīt pa ceļu. Mēs redzam tikai to vienu vai maksimums 2 traktoru pļāvēju nopļauto joslu gar pašu ceļu, bet, nu, daudz, kur, jā, ir jau arī pie mums arī labi piemēri. Bet ir jau vēl tādas trakākas lietas, kas notiek, nu labi, ja tiek krūmi, tas nav labi, un tur vajag rast risinājumu, bet vēl trakākas lietas notiek tajā gadījumā, ja ir, nu, teiksim, tās ceļmalas izpļautas ar to krūmu grauzēju. Un gar ceļu tu brauc, ir šie te baltie nobrāstie stumbri, ja, un tad tu īsti pat nezini, vai tur ir karš gājis pāri, jeb kas tur ir. Viņam ir bijis, burtiski es braucu no mājām uz Rīgas pusi, starp Mežvidiem un Radonu Valdonē. Jā. Ir tātad gājis šis pļāvējs, tur ir tie, es nepateikšu konkrēti, kā sauc tieši to sugu, nu, kārkli, kur tie klājiniski daudz. Viņš ir nopļāvis tikai tik, cik viņam ir tas attālums jānopļauj, un 1/3 no tā krūma ir palikusi tur. Kaut gan viņa sakne, nu, būtībā no kurienes viņš nāk, viņi ir tajā ceļa teritorijā, viņš nav pastiepis, jo viņam nav paredzēts. Tālāk es domāju, ka arī pa ceļmalām ir ļoti nopietni jādomā par aleju saglabāšanu, jo tagad tas princips ir, kā ceļus taisnojot, jeb, nu, alejas ļoti bieži traucē, un teiksim, alejas kā kultūra vēsturiskais objekts, nu, tomēr ainavā ir ļoti nozīmīga vērtība, un šeit, ja mēs atkal paskatāmies to vēsturi, vēsturi ļoti interesanti ir tāda, ka, piemēram, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 37. gadā aizsardzībā ir bijušas 64 alejas. 64 alejas. Pašlaik Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā aizsardzībā ir, ja es nemaldos, 8 alejas. Un tagad ir tas jautājums, kas tad ir mainījies šajā te laikā, kas ir īsti noticis? Un patiesībā ir tā, ka ir mainījusies tā koncepcija. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā to aleju aizsardzību noteikti bija saistīta pirmkārt ar kultūrvēsturisko vērtību, ainavas vērtību, jo tad par tādu dabas daudzveidību daudz nedomāja. Bet tagad valstī aizsargājams ainavas, tās alejas tiek noteikts pēc 2 kritērijiem. Tātad ekoloģiskā vērtība un dendroloģiskā vērtība. Tātad koku sugu un šajā gadījumā kāda ir ekoloģiskā vai tur ir, teiksim, dzīvotne dažādiem kukaiņiem, putniem un tā tālāk. Un mainoties šai te koncepcijai, mēs redzam, ka 37. gadā ir vairāk tad domāts, nosacīt vairāk domāts par ainavu, par to aleju aizsardzību nekā mūsdienās. Un tagad mēs redzam, ka daudzās vietās, ka varbūt tas tā, nu, tā pašā Kaivē, ja, kur tā ozola aleja, kas patiesībā netraucē ne autotransportam, nekam ozola būtu ļoti, bet atrod iemeslu, ka, nu, teiksim, lai dabu tikt pie tiem ozoliem, atrod iemeslu, ka
šie traucē satiksmei, un mēs tā tos ozolus ņemam un nozāģējam. Ja? Tas ir atkal vēl viens tāds aspekts. Man jautājums par to, kāds mums scenārijs reāli sagaida. Mēs tā kā esam deklarējuši, ka Latvija ir ļoti zaļa valsts, un tas visur dažādos reklāmu klipiņos parādās un tam līdzīgi, bet pašā laikā mēs zinām, cik ļoti ir aktuāla intensīvās lauksaimniecības attīstība, kas šos ainaviskos elementus ļoti strauji nīcina ārā. Pie pašreizējā uzstādījumiem, cik reāli mums ir šādu pašu noteikti uzstādījumu saglabāt, un tas mums var sagaidīt pēc 10-20 gadiem. Jūs ļoti precīzi noformulējat. Patiesībā, ir tie uzstādījumi arī saistībā gan ar atbalsta maksājumiem. Ir tādi kā pašlaik. Mēs ejam pie homogēnas, viendabīgas, intensīvas lauku ainavas. Tur, kur ir intensīvā, un šeit patiesībā ir divi momenti. Patiesībā ainava kļūst no vienas puses, ainava kļūst ļoti mēs redzam, kas notiek Zemgalē. Mēs redzam, kas notiek austrumu kurzemē, ja, kas notiek rietumu kurzemē, tur Gudenieka apkārtnē un tā tālāk. Tātad tas ir viens, kur veidojās ļoti viendabīgs, intensīvi apsaimniekots lauksaimniecības zemes. Tālāk, ja mēs ejam atpakaļ uz to pašu Latgali, kur ir šī te mozaika veida ainava, patiesībā tur nākotni ir ļoti viendabīga meža ainava. Un ja mēs tagad neatradīsim, teiksim, pirmkārt jau man liekas ļoti svarīgi šeit, kur ir tā intensīvā lauksaimniecība, pirmkārt ir panākt un nodrošināt, ka teiksim, ka tam zemniekam tiek arī maksāts par to, ja viņš saglabā, ir tas kritērijs varētu būt kaut kādi 10% šo te dabiskos elementus. Tās ir upēm pieguļošām, tātad šīs te neaizsargjoslas, bet joslas gar upēm, joslas gar ceļiem, ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka tas būs nezāļu lauks, bet tātad viņš regulāri pļauj un šajā gadījumā nākošais ir joslas gar starp īpašumiem. Es, piemēram, arī gatavojot šo te lekciju, atradu vienu tādu prezentāciju, kur man liekas, ir gatavojis lauksaimnieku biedrība saistībā ar lauku blokiem. Un viņi bija tādu piemēru uzlikuši, kur ir lauku blokos, un vai pēc izmaiņām ainavā ir iespējams noteikt īpašumu robežu. Nav iespējams. Un vēl viens risks, ko es domāju, kas ļoti vēl būtiska ainavu homogenizācija veiks, jo tagad ir Valsts zemes dienestā tiek gatavots projekts un arī tiek gatavot likumdošana par lauku zemi konsolidāciju. Tātad lauku zemi konsolidācijas projekts ir saistīts ar īpašumu apvienošanu, jo mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti liela starpgabalainība, tātad īpašumu atrodas ļoti daudzās vietās. Īpašumu robežu iztaisnošana, tātad tas arī otrs uzdevums, jo ja ir kvadrātveidīgāk īpašumu, jeb taisnes tur, jo vieglāk ir apsaimniekot, racionālāk. Bet es domāju, ka šeit ir viens ļoti būtisks akmens atkal tāds paslēpts, ka patiesībā, ja tajā konsolidācijas procesā netiks ievērots šo te ainavas elementu saglabāšanu, patiesībā mēs vēl vairāk panāksim, ka patiesībā mums būs divi veidi ainavas – lielie meža masīvi un lauksaimniecības zemes. Un tas jau ir, un šajā gadījumā tā jau ir ietekme gan uz kultūrvēsturisko, teiksim, ainavu, gan uz estētisko, gan uz bioloģisko. Tas ir ļoti tāda plaša ietekme. Es domāju, ka te vajadzētu tā idejai nākt, jo tagad es saprotu, ka
līdz 2020. gadam nekas nemainīsies par atbalsta maksājumiem, bet patiesībā jau tagad vajadzētu sākt kurināt to ugunskura, jā, pie tās idejas mest, jo kaut kad 2018. gadā sāks izstrādāt atbalsta maksājumu schēmas nākošam periodam. Un šeit ir svarīgi panākt to, ka, ka atbalsta maksājumi nav tikai par to tieši uzarto, bet lai negriež ārā šos teiksim, tos pašus atsevišķus kokus, ka mēs paņemam, izgriežam ārā. Jā. Un tā tālāk, bet par to arī zemnieks saņem. Ja teiksim, piemēram, tur var domāt par to kritēriju, bet līdz 10% lauksainiecības zemē ir šādi dabiskie ainavas elementi, kultūra vēsturiskie ainavas elementi, ka par to viņš saņem arī maksājumus. Jo to jau izstrādā, to jau nenosaka Eiropa. Kam maksāt, kam nemaksāt, to jau mēs te nosakām. Mēs ne tikai, teiksim, ražošanai kaut kādi rapši, kukurūz, valgos, bet tā bioloģiskā daudzveidība, gan kukaiņu līmenī, gan visā pārējā, ka tā arī ir ražošana. Un ja tāds zemnieks, kuram ir pļavas daudzveidīgās, viņam ir, nezinu, alējas, parkveidu ganības, ka viņš saņem tagad adekvāti arī tāpat kā ražojot, tad jau kaut kas kustētos. Viņam izdevīgāk ir visu nolīdzināt un iesēt rapus, nevis uzturēt, teiksim, pļavu, kas zied visās varavīksnes krāsās. Nē, tagad ir viena no tām idejām, kas grozās Eiropas Savienībā un Eiropas komisijās. Tā ideja ir tāda, ka, un patiesībā es par to ideju atbalstītu, ka tā ideja ir tāda, ka zemnieki atbalsta maksājums jau iespējams nākošā periodā saņems no tā, cik daudz ekosistēmu pakalpojums sniedz attiecīgās lauksainiecības zemes. Un tur parādīsies, ja tā metodika būs balstīta uz šiem te ekosistēmu pakalpojumiem, tad patiesībā jau tad patiešām zemniekam viņām vairs nebūs izdevīgi, ja tas ir, piemēram, lauksainiecības zemes uz kūdras augsnēm. Viņam nebūs izdevīgi to uzart. Viņam izdevīgāk tur būs, teiksim, kā ganības izmantot, kā pļavas izmantot un tā tālāk. Ja gadījumā tā ganības un pļava ir ar ļoti lielu bioloģisko daudzveidību, tad patiesībā viņam būs izdevīgi to bioloģisko daudzveidību nodrošināt, saglabāt, un šeit jau vairs nebūs runa. Daudzos gadījumos ir tīri administratīvi lēmumi, piemēram, siena aizvešana projām. Tas ir administratīvs lēmums, vai to aizved projām, bet tur jau tas nosacījums būs tāds, ja tev tā bioloģiskā pļauja tiek saglabāta visu laiku, tu saņem, un tad tu pats domā, kādā veidā to pļauju saglabāt. Ja ne, tu naudu nesaņem par to. Es domāju, ka tas, bet tā problēma, kas līdz šim ir, saistībā ar tiem ekosistēmu pakalpojumiem, ir ka nav vēl izstrādāta tāda vienreizēja metodika, lai tos ekosistēmu pakalpojumus aprēķinātu. Patiesībā Latvijā jau līdz 2017. gada beigām būtu visām lauksainiecības zemēm un meža zemēm jāaprēķina ekosistēmu pakalpojumu, bet tie ekosistēmu pakalpojumi ir, patreiz tiek rēķināti tādās atsevišķās etalonu teritorijās, ja tur atsevišķi mežiem, atsevišķi lauksainiecības zemēm. Bet tas varētu būt tas, kas it kā nodrošinātu no vienas puses to iespēju saņemt naudu, ja tu vairāk ievēro ne tikai to dabas aizsardzības, bet kopumā vidas aizsardzības prasības. Tā, varbūt vēl kādi jautājumi? Man jautājums par tiem kokiem. Par tiem lielajiem kokiem veciem, kas vēl nav aizsargājumi kļuvuši, kas vēl nav tik veci, kas pamazām aizaugošajās teritorijās. Vai kā jums liekas, kāds varētu būt risināt? Es atvainojos, es atspiedīšu. Patiesībā to, ko dara
tie koku atbrīvotāji ir ļoti labi pēc manām domām, ka viņi to tā pakāpeniski arī dara, bet šeit tomēr ir nu, patiesībā diezgan sarežģīts jautājums. Nav tik vienkārši aiziet ar huskāru, nozāģē apkārt esošos krūmus un kokus, un ozols paliek. Jo nu tā labākā praksa jau būtu tāda, ka to atbrīvošana taisa ļoti, ļoti pakāpeniska. Nu, teiksim, vienu gadu novāc vienu daļu, otru gadu novāc otru daļu, 3 gadu laikā novāc viss. Jo ozols pēc savas būtības ir ļoti konservatīvs koks, un šajā gadījumā, nu, teiksim, te pašā pavasarī, ja ir ļoti vēlas salnas, tad var apsalt un tā tālāk, jo viņš jau ir audzis citos apstākļos. Tas pats ir, piemēram, jau ozolam izmaina hidroloģisko to režīmu. Ja tu viņu pamazam pieradini pie tiem vidas apstākļu maiņām, tas ozols pieradīs. Bet ja tu paaugstini vienu gadu laikā, piemēram, bebras uzceļ aizsprost, līmenis paceļās, ozols nokaltīs. Ja? Un es domāju, ka tas ir tas, ko dara, nu, teiksim, Guns Ceniņš un kolēģi, ja, ka tas ir labs darbs, ja, bet nu, tur ir nu, teiksim, tā ļoti uzmanīgi jāpieiet. Bet es domāju, varbūt vairāk tādā plānošanas līmenī. Kā nodrošināt to, ka viņi neaizauj. Tas būtu teritorijas plānojumā pašvaldībai kaut kā, nu, jo tās teritorijas jau kādam nav iespējams. Jo es arī nav, nē, tas nav, nu, saprotiet, tas pats teritorija plānojums, viņš jau ir tāds dokuments, ka viņš, teiksim, priekš skata saglabāšanas teritorijas plānojumā ir ierakstīts, ka tātad lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Bet mūsu likumdošana neļauj, teiksim, vērsties pret to cilvēku. Ja viņam, nu, teiksim, labi, viņa, kā šajā gadījumā pašvaldība nepiekrīt lauksaimniecības zemes transformācijai meža zemēs. Bet nav likumdošana, ar kuru palīdzību varētu vērsties pret to, ka, nu, teiksim, ka dabiskā aizauga kokiem, krūmiem. Nav tāda instrumenta, ar kuru varētu pateikt, tu neaudzē to. Nu, ir druska nedaudz savādāk ir tajā pašā Skotijā. Nu, un tur tas klasiskais piemērs ir tāds, un, piemēram, lauksaimniecības zeme apmežošana, nu, kas ir aktuāli arī pašreiz Latvijā. Tagad ir atkal kārtējā Eiropas Savienības finansējums par, ja gadījumā apmežo lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Bet Skotijā patiesībā ir tā, ka tu nevar pretendēt uz šo Eiropas Savienības finansējumu, ja tu neesi izstrādājis apmežojuma plānu. Kādu? Bet noteikumos nekur nav ierakstīts, ka tā... Jā, ka, ja cilvēks grib, viņš izstrādā un iesaka izstrādāt. Nu, tas ir tas pats, piemēram, kas ir, ja es jums rādīju par to ekoloģisko koku atstāšanu. Ekoloģisko koku atstāšana izcirtumā grupā ir gan no vizuālā ziņā augstvērtīgāk, ka tā grupiņa vecā palikusi ir no bioloģiskās daudzveidības, jo ir mazs biotops, kas ir saglabājies. Un tagad, piemēram, ar tiem pašiem Latvijas valsts mežiem, viņiem ir nosacījumos ierakstīts, ka ir ieteicams atstāt grupās. Bet nav ierakstīts nosacījums, ka viņiem ir obligāti jāatstāj grupās. Un tad ir tas jautājums, kāpēc tad viņi šajā gadījumā atstāja tos atsevišķos kokus, bet neatstāja tās grupas. Nu, tīri finansiāli te ir, ka viņi patiesībā tajā atsevišķu koks atstāja ar, nu, teiksim, nu, kur nav tik
teiksim, kvalitatīvs koku materiāls. Koks ir līks, grejs, šķības un tā tālāk, bet ja viņi atstātu to grupu, tad viņiem iznākt atstāt turpat ļoti labas kokus. Un šeit atkal mēs saskaramies, ka ir kā tie norādījumi nosaka, ka ir ieteicams atstāt, bet kur atstāja, mēs redzam, ka tikpat kā neatstāja. Tā. Kāpēc? Nebeigsim uz pesimistisks nots. Es domāju, ka vajag būt optimistiem un tad, kā tur tos 30. Gados bija tas slavenais teiciens. Es drusku var nokļūdīties, ka sākumā katrs savā saimniecībā un tad pēc tam kopējā druvā, ja, un sāksim ar to savas ainavas sakārtošanu un rādīsim piemērus. Un es sapratu no Baibas, ka jūs esat lauku konsultanti, un es domāju, ka tās idejas jūs jau arī variet cilvēkiem vienkārši stāstīt un rādīt, un ka tas ir ļoti, ļoti labi. Un pašās beigās vēl viens piemērs. Es aizrunājos. Labi, pēdējais piemērs. Latvijā ir viens no populārākiem cilvēkiem, kas ir? Raimonds Pauls pats par sevi. Bet ja mēs paskatītos presē, tad pirmā vietā noteikti būtu kas? Lembergs. Stāsts par Lembergu. Ventspilī 2000. Gada sākumā bija izdomājuši, ka Ventspils būs turismu galvaspilsēta. Kurā momentā turisti visvairāk naudu atstāja? Nē, bet kad turisti visvairāk atstāja naudu, kāds ir pašvaldības mērķis? Naktsmītne. Tā tad ir restorāni, ir kafejnīcas, ir meitenes, ir zēni un visur naudu jāmaksā. Un šajā gadījumā tā ideja tātad panāk to, ka tie turisti Ventspilī palikt vismaz 2 naktis. Jo pat jāizbrauc uz Ventspils, tur 1 dienu un viss, nav vairāk ko darīt. Ja vēl slikts laiks, tad visu dienu pat tur nav ko darīt. Un šajā gadījumā Ventspilī bija izstrādāts tāda ļoti laba ideja. Tātad brauc zviedri uz Ventspilu ar kuģīti, zviedri turisti. Tātad pirmo dienu pa Ventspilu, otro dienu Ventspils, Kuldīga, Ēdole, Jūrkalne, Ventspils, atkal Ventspilī. Un trešā diena vēl aizbrauc varbūt uz Usmu, ja aizbrauc uz Mazirbas pusi, tātad 3 dienas ir. Un tagad tas, Ventspils pilsētu uzaicināja turismu eksperts no Zviedriem, jo tas tirgs ir paredzēts Zviedrija, tie turisti, tas eksperti atbrauc. Un tagad tajā pirmajā dienā, labi, pirmā diena Ventspils, viss ir ļoti labi. Vēl daudz laika paliek, vakarā var aiziet uz restorānu, ilgāk pasēdēt, tā kā viss ir ļoti labi. Otrā dienā brauc uz Kuldīgu. Un tagad aizbrauc, un tagad tie zviedri saka tā, ka tas ceļš no Ventspils līdz Kuldīgai, tur ir kaut kā 40 km, nav nemaz daudz. Tiem zviedriem šis te ceļš posms ir pārāk vienmuļš. Ka viņiem, viņi pēc tā restorāna grūti viņiem būs pamosties un ka nekā tur nav tajā ceļā. Tagad Kuldīgi aizbraukuši, viņi būs tur samiegojušies un tāds, un ka tagad ir, ka patiesībā, par ko kāpēc tas stāsts ir? Ka patiesībā tā ainava, ko mēs piedāvājam tiem pašiem ārzemniekiem, mums pašiem, kas brauc, ka tai ainavai ir jābūt daudzveidīgai, lai tā piesaistītu uzmanību. Jo visu laiku jau mēs sakam, ka mūsu vērtība turistiem ir meži un tā tālāk, bet ja mēs runājam par tādu, nerunājam par ekoturismu, bet ja mēs runājam par tiem masturismu, tad tā vērtība ir tā ainava, ko mēs varam piedāvāt. Pa ceļam braucot, lai viņi var redzēt, turpat, piemēram, tur ir tāds
braucot no Ventspils uz Kuldīgu, ir viens posms, kur brauc gar Ventu. Braucot gar Ventu, patiesībā pabrauc garam, tu to Ventu neredzi, jo viss tā Ventsmala ir aizaugusi. Jā. Nu, un te ir tas, ja, ka lai būtu tie daudzveidīgie skati, kas pavērās no tā ceļa, lai tas ceļš būtu interesants. Tā, paldies!